kā izveidojās sacensības senānīt, vai bija kāds bīstams atrāviens, tāds būtu likās, viņš precēsies un būs tas ziemas? Principā jā, bija jāpēc. Ātrākais braucējs 32 km tajā kautas braucienā. Tā, bet nu ko, laiks arī apbalvošanai, vai ne? Jā, pēc 5 minūtēm sākam apbalvošanu dāmu braucienam, pēc tam arī Maksima ģimeņa brauciena dalībnieku apbalvošana pēc 5 minūtēm. Tātad, pēc 45, lai paspēju visas meitenes atnākt uz apbalvošanu, kuras ir pelnījušas un kuras izcīnīja balvas šajā distancē šogad šeit, Toyota Rīgas velomaratonā. Aicinām Igo lūdzu atnāk līdz apbalvošanai. Igo Japiņš lūdzu uz apbalvošanā. Igo Japiņa lūdzu uz apbalvošanā. Atnāk tagad Igo lūdzu. Šodien viens no aktīvākajiem braucējiem distancē Toms Klaudiņš no Naunas, lokālo Ziemeļvidzemē. Pirmajā aplī viņš bija atrāvienā, arī otrajā aplī viņš bija ļoti jaudīgs, bet viņš tomēr atzina Artūra Kozuļa panākumu. Nekas, paskatīsies, kā būs nākamais. Igo, lūdzu tevi atnāk uz apbalvošanu, pasniegt balvas dāmām.
baltu dara Jāmekrāna ūdentiņš. Jā, meitenes, es ceru, ka jūs esat tuvumā. Pēc 2 minūtēm sākam apbalvošanu. Pavisam drīz. Jā, un pēc tam ģimeņu braucienu dalībnieku apbalvošanu. Kāds būs pārsteiguma balvas? Ģimenes, sanāk, kas jūtas, ka viņi nav vajadzētu kaut ko saņemt. Jo pilnīgi skaidrs, ka daļa no jums saņems. Balvas. Išo, tu esi malāks, klausies. Neviens talismans tik ilgi vēl nav izturējis Rīgas velo maratonā. Nu, esi līdz apbalvošanas mērķi, Išo, tu esi čempions, tev uzreiz pirmā sanīt medaļa. Jā. Nu, tu esi labākais no labākajiem, jā. Izturi līdz nākamajam gadam, Išo, jā? Jā, labi. Igo, jā, viņi mēs tevi joprojām gaidām pie apbalvošanas piedestāla, pie apbalvošanas skatuves. Igo, jā, viņi aicinām tevi ierasties pie apbalvošanas skatuves. Tas nav lūgums, tā ir pavēle, Igo. Jā, lūdzu, Naģu. Jā, mēs labākais no labākajiem. Jūs, es domāju, ka abi divi varat noteikt skatos. Jā, es domāju, ka medīgi mierīgi. Var, abi divi kāpju skatos? Jā. Nav jau daudz no meitiem, kas saņems balvas, tāpēc tas varbūt kopumars nav tik skaļš, bet labākajā būs. Tā, mierīgi, tagad čaļi, pēc tam, tagad, nē, pēc tam. Puišies, mēs lūkšām atbrīvot skatu, jā? Ja nu vienīgi bilde uz 3 sekundēm. Skaties 5, 4, 3, 2, 1. Esat nobildēti? Paldies! Jā, paldies pārējā bildēšanās pēc apbalvošanas. Un sākam mēs ar balvu pasniegšanu sieviešu sporta braucienu 16 km distancē. 3. vietas ieguvēja un balvas pasniedz Išo, jā, mūsu ģenerāls sponsors talismans Išo un Toms Marks. Dāmas un kungi, sākam 3. vietu. Katrīna Amanda Kozlovskā. Išo pasniedz vērtīgāko balvu. Jā. Nē, nu
balvu birums ir pamatīgs. Un vēl kaut kas būs. Viss jāpiedē. Otrā vieta, nu, protams, Renāta Rodionovā. Jā, aplaus Renātei. Zēnu meitenes, dāmas un kungi. Jā, Išo pasniedz, dzied, skaisti. Toms pasniedz kausu, diplomu no Fitek balvas, kas tik te viss nav. Jā, viss ir Renātei pasniegts. Nu kā, kur viņi ir? Sadomā uzvaras gājienu. Nu ko, un šo sacensību uzvarētāja, dāmas un kungi, Ieva Jureviča. Ziedi, medaļas, aplausi, ovācijas, urravas un svilpieni un pozitīvi laba vēlējumi, kausi. Un, jā, no šita nevar salikt piedestālu vai lielāku. Nav vietas dāvanām, vai ne? Dāvi vai lielāk, nevar nofilmēt, Tā, nu tagad, kamēr bildē, tagad gan aplausi, ja meitenes smaida, viņas ir priecīgs un pamatoti. Labs darbiņš padarīts. Paldies, meitenes. Tas bija lieliski. Es domāju, ka nākamgad dalībniešu skaits būs krietni vēl kumplāks, jo pirmais gads vienmēr ir, kā teikt, nevar zināt, kas un kā. Bet vēl ir vecuma grupām arī balvas un tā, jāpagaid, lai meitenes atdod jau visas balvas. Junioras B18. Nu, pirmā un vienīgā apbalvojumā vieta, un balvu pasniedzam Katrīnai Amandai Kazlauskai. Skrien apakaļ, otrais uzleca pate. Išā, tur tik labi izskatās. Brīnišķīgas bildes, jā? Mārs Mancevičs ar solo fotoaparātu. Tā, paldies tev, Katrīnā, man. Paldies, malacīts. Prieks. Jaunietis pēc 16 vecuma grupā, nu, protams, reizreiz varat minēt, vai ne? Ieva Jureviča. Super. Ļoti labi, ļoti labs žetons. Paldies, Ieva. Sievietes, vecuma grupa 19-34, un tur pirmā nedalītā vieta, protams, bildes, foto un laimīgie mirkļi Renātei Rodionovai. Aplaus turpinās. Šoreiz Renātei! Viņa savā vecuma grupā. Renāte, pasniedz nobildēt, viss kārtībā, jā, ir bildes, super, skaisti. Un, nē, vēl nav, Renāte, lūdzu atpakaļ. Paldies tev, Renāte. Īšo, tu blakus, jā. Ārkārtīgi skaists talismans. Labi. Sievietes, V35. Un uzstādēt tur. Viņa vēl nav bijusi skatuvis. Viņa nav, bet laiks viņai nav. Zane Kalverša Ķeņģe! Zane jau mierīga salto var uzlikt augšā. Jā, kā kapteine komandas viena no dibinātāji, jā? Latvijas Cyclingā pareizi, jā? Prezidente jūsu nav labi, es viņu ieceļu šodien, nu tā, nu manis iecelta, viņi to pelnījusi. Brīnišķīgi, malacis, Zana, paldies, braši visai komandai, visām jums burvīgajām dāmām. Mana, jā, es nezinu, vai es savu mīlestību kādreiz atdošu kādai citai sieviešu komandai, jo pirmā un vienreizējā jau ir tā liktenīgā. Tā, mums ir Maksimas pēcbalvas.
ir, un mēs nepaturēsim viņus pie sevis, bet kādam atdosim. Tā, kam mēs gribētu atdot, ko? Kā jūs domājat? Tā, iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Sadaļā, vienā no sadaļām radošākais noformējums Ilvija Lasdāne un Inita Enzelē. Tā, nu kur jūs esat, meitenes, tagad? Jā, aplausi jau skan. Mēs gribam redzēt, kur jums ir. Jā, skrienat pa otru pusīti. Jā, aplaus meitenēm joprojām, jā. Ilvijai un Initai. Tā, nābiet uz augšu tā. O, Ginta, Aldera pasniedz. Akropoles dāvana kartu par 50 eiro. Išo mildējās. Tauta aplaudē. Labi, es tā teicu, ka pārsteiguma būs. Jā. Tā arī vēl viena balva par radošāko noformējumu. Dāvana kā 50 eiro vērtībā. Olafam Grīnam. Olafs Grīns. Droši var nāk pēc balvas. Olafs Grīns. Olaf. Olafs Grīns arī tiek pie balvas. Nav viņš jau, ne? Nav nemana ko. Olafs Grīns. Es jūs brīdināju, ka jāpaliek ir uz apbalvošanu. Olaf, kur tu esi redzīt? Nāc šur, Olaf. Nu tagad jau īstenībā, ja kurš varēja atnākt kā Olafs, vai ne? Kurš vēl ir Olafs? Viņš īstajā vārdā ir Olafs Grīns. Nē, nav. Olaf, neko darīt, neejam tālāk. Neejam tālāk, Olaf, tu saņemsi ar, kaut kā saņemsi noteikti, nekur tu nepazudīs. Saskanīgākā ģimene. Pretendentu bija daudz, un grūti bija izvēlēties, kura tad. Mūsu izvēle šoreiz, žūrijas izvēle krita uz Miķelsonu Brenču ģimeni. Lūdzu, sagaidām skaļiem aplausiem. Miķelsonu Brenču ģimene. Saskanīgākā ģimene. Alva no Maksimas. Es domāju, ka tas viens no šiem maisiņiem būs viņiem, vai ne? Ja viņi atnāks, protams. Kāpēc jūs mani neklausat, kad es saku palieciet uz apbalvošanu? Nu, ko jums tā pusstunda? Nu, nav. Žēl. Es teikšu žēl, ka nav. Bet tur ir Maksims pēcbalva. Maksims pēcbalva ļoti īsu kodolīgi. Gintam Žeiguram. Gins Žeigurs. Gins, vai tu esi šeit? Gins Žeigurs tiek aicināts. Gintam pat aplaudē. Tā. No Ginta. Un tad mums ir grand fināle. Noslēglošos pēcbalvu saņem mūsu dalībnieks. Burvju mākslinieks no Apes, dāmas un kungi. Skaļāko aplausu baudīts visaugstāk no mums visiem. Ražots Apē, lūdzu! Skaļi aplausi! Bravo, vecīt tevi! Viņš teica, viņš vienu reizi to Riču, ka nokrīts. Ceru, ka nekad vairs tā nebūs. Vecīt, tu esi labākais. Aplausus šitam čalim no Apes. Apēnieši labākie. Oskars Zaķis, dāmas un kungi. Oskars Zaķis. Tāpēc viņam arī zaķīts uz stūres. Jā, vai ne? Un kā saka? Jā. Nākamreiz tev būs vēl augstāks ritenis, Oskar. Ko? Ne? Nu mēģini. Paldies tev! Vislabākais no labākajiem! Paldies visiem, kas ieradās apbalvošanu! Paldies!
Un mums ir atlikusi vēl viena apbalvošana, kas būs pēc brīža. Jā. Tautas distances dalībnieku Lai jau apbalvošana. safinšē pats zvaniņš, un tad jau Jā. ķersimies klāt.
Robione. Robione.